Es nerunāju latviski līdz 22 gadiem. Kaut vai piedzīmis esmu. Un tā ir paša iemesla dēļ, jo es izvēlējos mācīties angļu valodu skolā. Un latviski man bija tā. Jo dzīvojot Rīgā, man arī bija draugi latvieši, un ne tikai, bet visi. Un visi latvieši, piemēram, ir 10 cilvēki latvieši, un es esmu viens, un saku runāt latviski, nekad, Rīga neturpinās latviski, visi pārēt uz krievu valodu. Jo man ir kļūdas, nav garumzīmes, vai vēl kaut ko, un tad man ir grūtāk, vai arī viņam vieglāk pārēt, lai krieviski, lai ātrāk visu atrisināt. Ir tīpaši, ja ir runa par darbu kaut kādu. Es darbojos celtniecībā tajā laikā ar fasadu siltināšanu, un tur viss, tur viss notiek krieviski, tev nevajag latviešu valodu. Un var pelnīt pīķi, var visu kaut ko darīt ar tās latviešu valodu. Tā. Un tad ir, ja es pat gribēdams, jo visu ļoti lēni sanāk. Neviens nav gatavs ieguldīt mani, lai es varu runāt latviski. Un es pats esmu bez pieredzes, bez prakses tu nevari iemācīties. Un tad es nerunāju.